Kā parasti ar rodiem un unduriem, bet mēs sākam gonu. Viens maz saplīts par šo pļauju. Nu, kaut kāds stienis saliek. Nu. Jā, stienis un kāds. Īkāt kāds ir pustis, brēm. Nopietnu Leo es neesmu redzējis. Savirzi, kurš taisīs? Taisnots. Vēl vajag ar kāju iespert, lai nostājas vietā. Tās braukās uzbrauc uz tentija. Tēlings. Jā, negribu piedalīties? Kā sārā? Ko? Ko tu trakties? Es tikai māku bļaustīties un runāt. Ja man nevajag, nesmērē man iekrīt. Ko domāt darīt? Būs tīrs ceļš? Kāds tīrs ceļš? Priekš kam tad tas paladziņš apakšā bija vajadzīgs? Lai tu uzdot jautājumus. Interesants. Labi, tak. Ingos? Aizbrauks rītā pēc degvielas? Jā. Otrā diena braucam uz startu. Redzēs, kā ies. Vakar tīri normāli. Tūlīt tās sāksies. Kaut kādi punkti kartā parādījās. Tagad sāksies, nu jau dinamiskāk sāk braukt, bet ir ātruma ierobežojums. Līdz 70 iebrauc ātrāk. Tā ieksots jau priekšā ir. Aizskrēja pieviņķoties, ātri izviņķosies un brauks tālāk. Igauņi ar džinņiku labi mauc. Kur za šitu var aizmugus? Strīcis, šropi no aizmugus. Re, kur prieda. Vai būs skatībā, rokas, galvas. Tā es duštiek jums sēdiet. Sauļoties. Давай, тен iekšā. Leo, tien iekšā.
Palīdzēt var tikai sacensību dalībnieki. Apgāzās. Šeit varu pateikt lielu paldies Igauņu komandai, kas mums palīdzēja, neskatoties, ka zaudēja savu dārgo ieskaites laiku, nenoslēdzot trasi laikā. Aiz kardāna. No tempā. Tagad kaut kas ir. Ielauc saulā. Igauņu komanda izbrauks ieskaites apli, kad beigsies atgriezīsies un mums palīdzēs. Ai, daudz nav būt. Ev, davai толкайте, не... Давай потихоньку, вisi rokā. Davai, visi ejam aiz. Beidzot mani kāds atdzirdēja, Leo Doris ir aiz. Līdz šī treka beigām palika kaut kādi nepilni 100-150 metri. Pabeidzām un tad turpinājām, bet neskatoties tos zaudējām dārgo laiku, lai iegūtu augstāku vietu kopvērtējumā. Kas notika? Inter, Rabis aizgāja. Uzrāva tosu eļu augšā. Un pavēl pāris minūtes bez interkūla trūbas, lai izdzen ārā eļu. Jā. Nevajag, viņš izpūtīs ārā. Viņš izpūš ārā, neko nevajag. Braucam finišēt, končīt. Kaut kas nav kārtībā? Bišķi. Arī tā gadās. Tā izšāvā ar eļu. Kolektorā eļu nebūs daudz.
Es domāju, ka mums vajag pabraukt. Uzcels jau augšā. No kurienes? Vai arī daudz nav. Nu, mēs ja sāksim braukt, viņš apēdīs to, kas ir kolektorā, un to, kas ir interkulē, viņš izpūtīs ārā te uz lonžonu ieļos. Jāpārlaukt, tur ir jāgalē, vai ne? Nu, te noteikti jāgalē. Jā, tur jau gaudot. Tā, mums vajag toso pieliet. Tā šitas mums ir. Priekšā jau ir. Viņš jau gaudoja. Braukt, viņš izpūtīs ārā. Tā domā? Bet šitā interkūleri iegāja eļļa iekšā, ja? Jā, viņš šeit piedarbinājās uz eļļu. A, eļļas līmenis normāls? Nu, viņš var izmest. Protams, ka nebūs. Kaut kas jau nebūs. Es domāju, ka vajadzētu baigi. Šāds mašīna palika ekoloģiskāka, dūmināka ārā baigi. Nu, saprotams, kamēr no interkūleri nākā apstājāmies. Jā, ir. Jūs to interkūleri pieskrūvējat? Jā, tad izbrauksim pa ceļu, lai Nu, pārmūtu. vai ekoloģija jums bija pakaļā? Nu. Hibrīds daudz. Hibrīds, dīzels eļļa. Tad pieliek klāt. Tikai uz viņus tagad, Leo. Nē, neko tagad nelaižam. Kamēr koks tur, mums pašiem vajadzētu. Kamēr mēs jošamies ārā, virīt. Vajag eļļu. Kas ir saputojies? Pasaka eļļu. Ko? Pastināta eļļu. Nu, tur ir gaiss, nu. Nu, ja tur ir eļļa, ir. Vienkārši līmenis nebija. Tur iepriekš jau. A, kur Kalvis? Aizgāja pakaļ stropu. Aizbrauc pakaļ Kalvim. Stropi pa ceļam pazaudēja. No stūras paspratā visu laiku līkst eļļa ārā. Nu, tā tiek pazaudēts dārgais laiks, sekundes, minūtes un dažreiz stundas. Nu, vienas ķibeles. Kaut kā neiet. Radiators dubļiem pilns. Jāiztīra.
iekšā. Mēs aizbrauksim tālāk. Viņi pretīm brauks. Oficiālais pusdienas laiks, jau ārā tīra radiatoru. Un ko tu darīsi? Tik traks. Nu, man arī netīra. Tretji pievēl, stop! Te ir sabraukuši. Arklis arī nodara. Bet nopietni visi. Viss lūst. Bamperi mala norauta sarkanēm. Un man stīkls izsists. Remonti. Braucot ar akmeni atrauj bamperi. Vienas likstas. Jā. Kas tur ir? Viņš ķīlē. Viņu, kad pilnīgi stūrē, tad viņš blēņ mašīnu iesverās uz leju. Vēl pagrozi. Jā, ir. Tās nav šīs? Nē. Kad griež stūri, viņš nevis iet taisni, viņš tidā nesāk iet. Ķerās iekšā? Pagrozi stūri. Paga, man jākāp iekšā. Nav pastūs vaļā, šeit steigā. Instrumentu kasti vajag. Pagroza vēl stūri šurp. Nē, mašīnīts ir kārtībā. Šurp paskaties. Skaties. Redzi? Tas arī ir tas krakšs. Tas, ka viņš staigā šitā te, tas ir tā pagarinājumi, tas ir normāli. Redz, saka normāli. Vajag 18 cilvēku. Pasties augšas to asi. Zinu.
tā poņa īstenībā ļoti spēcīgi jāpies. Pabrauc, paremontē, pabrauc. Un malcam tā ne. Gan mēs to brauksim. Pakaļ bumpera detaļai. Viņi tik svarīgi, ka jābrauc, Leo? Nu, bumpera daļa, jā. Tad nāksies pirkt, nāk jaunu, vai arī to pašu sataisīt. Divi varianti. Vai ir vērts taisīt? Viņa aizbrauca. Man jābrauc pakaļ, tai bumpera detaļai. Pareizi pagriezos. Es atbraucu pie grāvja. Skatos, kur varētu būt bumpers, redz, kur mans žimņiks. Te es esmu iebraucis. Tos akmeņus es visas izbraucu un tagad izložņāšu. Visu grāvi iztaigāju. Uzvilku fitnēru. Pagaidām neatradu. Pastaigāšu vēl bišķīt. Visu lauku nostaigāju. Redz, kur tālumā žimņiks. Tāda jau iztaisnības. Neskatoties uz visām likstām, Igauņu Gonkā LK 371 Igaunijā 3. vietā.